kādus 10–15 kilometrus jau sēžam šitādā te vistu brīnumiņā. Brīžiem var pabraukt, brīžiem jāpastāv. Tuvojamies Tirānai, vēl 11 kilometru līdz mūsu viesnīcai. Tuvojamies Tirānai, bet jā, šis ceļa posms, kas iet no Durresas, principā, sākās Durresā, un viss ceļa posms līdz Tirānai šobrīd ir šitāds te. Knapi var uz priekšu kaut ko tikt. Nezinu, vai tas tā ir parasti. Šodien svētdienas diena. Varbūt visi brauc no kaut kādām atpūtām atpakaļ uz pilsētu. Nu ko, esam atbraukuši beidzot līdz Tirānai. Jā, nerviņus vajag, lai tiktu līdz šejienei. Jo braucēji viņi, tas ir ārprāts kaut kāds. Tas aplis bija vienkārši drausmīgi. Aplī nevar iebraukt, jo visu laiku pa apli, visu laiku kustība notiek. Neviens jau tevi negrib laist. Jā, tevi negrib tani aplī neviens laist. Tev ir vienkārši nagļa kā jālien tani aplī iekšā. Un tā apmēram ir. Ko mēs ar šito darām? Lai šis stāvas tur. Un kas vēl ir problēma? Ļoti šauras ielas. Nenormāli. Starp mājām šauras ielas. Labi, ka mums viesnīca Eurohomes ir, reku šādu viņi izstāst. Un labi, ka ir privāta stāvvietu maksa. Es esmu gatavs 20 eiro par stāvvietu maksāt, bet nelikt publiskajā noteikti. Jā, 5 eiro par stāvvietu, man liekas, ļoti labi ir, jā. Tur pat izbraukt nevar, reku, skaties. Ideāli. Nebūs tā, ka kāds visu laiku garām braukās. Daudzstāvu māju teritorijā atrodas viesnīca. Apkārt ir daudzstāvenes, un mums ir šeit viesnīca. Uzreiz redzam brokas 7:30, tepatās, ja, es saprotu? Ok. Ejam, braucam augšā. Nu ko, numuriņa apskats Tirānā. Europa hotelī. Smuka liela gulta. Šeit ir atkal pakaramēja. Bet vismaz kaut kāds plauktiņš ir. Nav gluži galds, kā mēs parasti gribam. Tātad te mums ir logs, ko mēs redzam pa logu. Daudz stāvenes. Šeit ir spoguls. Vienīgais spoguls tādā neērtā vietā. Tā šeit ir televizors. Tā ka mums ir leduskapis, cerams, viņš nebūs vēl uz mašīna. Tur nekā nav, ja? Tur ir klusiņš, nē, tur ir minibārs. Tur ir minibārs. Cenas ir šeit. Cenas būs tur, jā. Ok, un šis aizskars tas ir loks, jā? Nē. Nē? Kas mums ir? Mums ir vannas istaba. Skatoties, kāda liela vannas istaba. Pods, bidē, normāla smuka izliedne, duša. Zolīdi, jā. Ir arī durvis, es neskatās. Durvis ir arī, jā. Kad ir aizskars, tad varbūt nebūs durvi aizskars, ja tev lai gaisma nespīdīgi kāds ir toaletēs. Jā, jo durvis ir tāds matēts, caurspīdīgs stikls. Nē, feini, jā. Vienai naktī sevišķi. Te mēs varēsim. Skaties, mēs savu mašīnu redzam mierīgi. Tā, mums šeit ir kondicionieris. Es saprotu arī vakaru make-up room, uzkopt istabu var rekurēšu, nospiežot šo pogu. Rakstīņas do not disturb, netraucēt, un otrs ir satīrīt istabu papīra vietā. Un te ir kaut kas music selection. Nopietni, un kas būs? Tātad nospiežot zaļo podziņu var izsaukt, uzkopt istabu, un sarkanā podziņa ir, lai netraucētu jos. Te mums ir arī kondicionēšanas sistēma. Paņemsim, ja, 22 grādi, lai pūš mums. Bet izskatās interesanti. Gaismas pa maz video, neko nevar redzēt. Un tur bračiņš laužās ārā. Viņš saka, cigaretē. Kā jūs domājat, kurš pirmais palaidīs mūs? Šits nē. Avā, opā, šits palaidīs. Vāk tikai mīkstinājumus, veltiņš. Sveiciens veltām. Un te kārtīgi viss pilns, visu ēda. Mums nedod ēst vēl šobrīd, jo mēs ejam uz jau iepriekš noskatītu
kafejnīcu. Luksafors un luksafora staps. Kā krāsas mainās. Viss staps principā spīd. Šito es jau biju iepriekš kaut kur redzējis internetā, bet dzīvē vēl nebiju redzējis. Tātad, ja iedegas zaļš, tātad arī degs viss zaļš staps. Interesanti. Tā, nu ko esam atnākuši? Ejam iekšā. Iekšā sēdēsim? Nu jā, mums te iekšā. Reiz gaļīgi. Pat augšā var iet. Iesim augšā, viņš saka jāiet augšā. Tad te pats reiz tūlts, lai jāira. Tad aizstās no augšas. Nu nekas, kā ir, tā ir. Ēdīsim karstumā, dzersim augstu alu. Tā uzreiz tiek uzklāts galdauts. Atnesta menju. Cenas ļoti labas, ir labāks nekā pie jūras. Parastais gaišā korča un ir arī tumšā korča. Nezinu, cik viņa apgrieziena ir. Apskaties, nav rakstīts? 4,5 viņa ir. 4,5, bet tumšā korča. Viņa reāli garšo pēc kvasa. Tāda alus un kvasa piegaiša. Tāds tumīgs, tumšs šals. Jā. Man garšo forši pat labāk nekā gaišais. Jā. Šie ir grilēti dārziņi, ir ko redzēt pipari, baklažāni, tomāts. Pārpēc pāri kaut kāds siera izskatās. Un šis ir marinējuma miksiņš. Tātad olīves, pildīti pipari, tomāti griezti, kāposts marinēts. Tā ir paprika, mīļi, bet te nav tomāti. Nu, paprika, jā, šitie varētu būt tomāti. Tā ir tie ir tomāti. Un kāposts. Beidzot mums atnāca arī gaļiņa, jā, paskatoties. Šārsliks kaut kas, es nezinu, kādas te gaļas ir, izstās pēc cūkas, viss te ir, izstās, ka arī lielgops ir. Tie ķebabi, jeb šiškebabi saucamie. Jā. Maucam, nav ko te gaidīt. Nu ko, esam gardas gaļas sēdušies. Varam bišķi uzmest aci nakts Tirānai. Jā, nesteidzies gulēt. Viņa saka, 9:00 vakarā. Viņa saka, vēl nesteidzies gulēt. Jā, man rītdien atkal jāvālē 3 stundas. Ja? Es jau apmēram zinu, uz kuriem man ir jābrauc, tāpēc es gatavojos tam visam laicīgi. Veltiņā viss turpinās, tā skatos. Kārtīgs bārs tur ir. Taksī. No, thank you. Gājiet pāri un viņiem arī zaļš staps spīd. Ne tikai luksafors, bet arī pats zaļš, pats staps ir zaļš. Nevis pats zaļš ir staps. Nezinu, vai var redzēt kaut ko, bet šeit ir galvenais laukums. Galvenais centrālais laukums Tirānā. Nezinu, vai kaut ko var kamerā redzēt, bet es redzu. Tas taču nav Latvijas karogs, vai ne? Tas nav Latvijas karogs. Piegājām pie sirsniņas uzreiz. Sieva šobrīd strādā pa fotografu. Nu, to, ko viņa dara katru stundu. Esam piegājuši pie viena no Tirānas apskats objektiem. Tas saucās Piramīda. Kas tur ir iekšā un kas te notiek, man nav nejausmas, bet zinu, ka var uzkāpt augšā. Rekšķāds trepīts ir izgaismots smuks. Es pieļauju domu, varbūt kaut kādi koncertzāli vai kaut kas tāds varētu būt šitini. Rekus, bet dažādos līmeņos. Es domāju, iesim pa šitām trepēm augšā. Uzmanīgi pakāpiens. Aiziet! Un skats no Piramīdas uz Tirānu. Uz visām debesu pusēm. 360 grādus var skatīties. Tā, kas mums te ir? Wow! Jā? Nu, tumsā ir kā ir redzēt, bet ok. Dienā noteikti skats ir iespaidīgāks. Visur redzam šitāds restītes, ar kurām var cauri redzēt, kas ir iekšā. Izstās visi vietējie pa lielam un ļoti daudz pīpaņi ir. Nereāli visi pīpē
No tāluma, man liekas, izskatās, ka šis vidus vienkārši kūp tāda liela truba, tā kā katlu māja varētu būt. Nu, viņi pīpēt diezgan drosmīgi tur visi. Redzam, tāda liela pakāpieni. Tusiņu vieta var apsēsties, jā, un atkal vēl paravoza piesni. Jā, bet kur ir slīt kalniņš. Cik nereāli te būtu ziemā, ja uzsnigtu sniegs šeit pa šito vidējo trasi izraut cauri. Kruta būtu. Kā redzam, arī ir kārtīga miskaste. It kā koņķiki ir, viss normāli, bet apkārt ir vienkārši tāda miskaste. Nē, nu mājas ir apkārt, jā, bet nu, ne jau šitādu miskaste atstāt apkārt konteineriem. Jā, nu sen nav izvesta, jā, ka viņš kopš pagājušiem Ziemassvētkiem nav izvesta. Labi, mēs ejam uz veikalu, iepirkt gardumiņus un šonakt ejam atpūsties. Un šodien brokastīs ir omlete. Dažādi cepļos, jā. Ok, tad... One omelet, please. Yes, please. Tāda dārzeņa, cīsiņas, gaļiņas uzgriežamās. Saucās brokastis. Un kafija arī redzat. Kafija pats nevar uztaisīt, kafija ir jāpasūta. Čips meitenes gatavo to visu. Šādi mums izstās brokastis. Garšīgi, jā. Un viena lieta ir par kafiju, jā. Espresso ir pa naudu, amerikāno ir pa vēl. Jā, tā viņa teica, jā. Krosāni ir vienkārši paši svaigākie. Nu, tik mīksti, tik garšīgi viņi ir. Perfekti. Skats caur vannas istabas logu. Nu, tāds kā Sarandē šeit nav skatiņš. Jā, vairāk Itālijas iekšieni atgādina. Tātad mīnusi numuriņā, jā, mums kāda bija? Nu, atkal leduskapis bija bišķītiņ trokšņains. Un kas vienīgi, nu man tāds likās tāds interesants variants, ka istabā ir tāds mazs lodziņš tikai. Ot, tas vienīgais. Visur pieredz, ka tev ir kaut kāds liels loks, šitien tāds pavisam maziņš. Šo informāciju cilvēks redz piesakot numuriņu, tā skaitā mēs vīrs. Tas, ka istabā ir mazāks loks, ar toaletē, paskaties, jā? Normāls tāds. Tusējies toaletē. Tusējies toaletē saucās, ar nevis istabiņā. Mūsu Eiropa hoteli. Nu, kas ir ko? Kas ir ko? Iesim pastaigāt pa Tirānu. Mēs tomēr vēl izdomājam, ka mēs tagad no rīta vēl apskatīsim nedaudz kādu pusstundu, nu līdz stundai apmēram Tirānu gribam dienas gaismā redzēt. Jā. Un tad mēs gan dosimies uz nākamo mūsu lokāciju. Tā būs pilsēta Teta kalnos. Mopēds izstāsts pilnīgi vakar tā kā atstāts. Tā kā žurciņas būtu jau izgrauzuši šito visu ļoti smuki izstāsts. Labs dizains, man patīk, līdz jums šito parādīju un līdz vēl viens būs labs dizains. Fasāde uztaisīta tāda, it kā nebūtu fasādes. Vienkārši fantastika, es dievinu šādas dizainas, cik kvalitatīvi uztaisīts. Un šādi izstāsta piramīda no iekšpuses. Esam atnākuši nākamajā dienā jau. Vakar pa tumsu mēs redzējām, ļoti smuki bija izgaismot piramīda. Šādi viņi izstāsta no iekšpuses. Vau! Vakarā pa nakti bija ļoti labi kāpt augšā. Šodien jau ir karsti 9 no rīta. Bet nu mēs noteikti vairāk redzēsim nekā pa nakti. Nu ko, esam pašā augšā. Tā jau vismaz var redzēt Tirānu dienas gaismā.
Kā redzam, visapkārt Tirānā ir kalni. Piemēram, tur ir mazāki, tur bišķi lielāki. Tur jau var redzēt jau pavisam lielus. Jā, no visām pusēm ir kalni vispār. No to gan mēs naktī neredzējām. Nu, protams, atcerieties vakar, ja jaunieši sēdēja. Nu, paskatieties, kāds cūkstaulis atstāts. Un visur trepīts uz leju, uz visām pusēm, Māja uz mājiņas uzlikta virsū. Interesanti izstāsts. Iesim klāt, apstīsimies, kas iekšā ir. Nu, vienkārši lieli pakāpieni, ja? Un miskaste. Es ne jau tā sākas ieraudzīju. Es ieraudzīju to bunkuru tur lejā. Un es uz turieni gribu aiziet. Vismaz reizi pieiet pie viņa. Reku, bunkurā var iet iekšā. Tas nekas, ejam iekšā. Tātad šeit mums apakšā ir bunkurs, cik es saprotu, šitenī te lokācijā. Jo reku pilnīgi var... Dzirdējāt, kā gaisa nāca ārā. Nu, mēģināsim ieiet iekšā. Tā, šeit mums ir izeja. Tur ir ieejam uz to kupolu, jā, tur mēģināsim ieiet iekšā. Tam bunkuram, jā, beidzot es tikšu tur iekšā. Es ļoti ceru, ka es tikšu tur iekšā. Tikai skaidrā naudā. Un ieejas maksa es pagaidām neredzu. Tā, iekšpusē izstās jau šajā. Pieaugušiem 7 eiro. Un arī pārējās cenas. Tā šitādi izstāsta apmēram plāns. Pazemes bunkurā. Nu, ko aiziet? Thank you. Entrance that connects the bunker to regular former entrance, kas ir savienoja ar ministriju. Nu, speciāli, kas savienoja ministriju. Jā, ir maziņš caurumiņš tur. Ir. Šitāda kamera kādreiz bija. Kā viņi te ir spiegojuši labāk par visādiem CSI un... Bet durvis, kaut vai viņas izskatās no koka, viņas ir visas no metāla. Sildīti, nenormāli smagas. Jā. Rikīgi. Neko tā zālīte. Tālāk netiekam. Dekompresijas telpa. Dekompresijas telpa? Jā. Rakstīts radioaktīvā dušas telpa. Tā viņa saucās dekompresijas telpa. Jau tā ārā izgrausts, ja? Mēs plānojām tikai stundu apiet pa Tirānas centru nedaudz. Pusstundu bunkurā es vienkārši zaudējām pusstundu. Nekas mēs nezaudējām. Nē, mēs apskatījāmies. Centrālais laukums. Interesanti, kuram nebija ko darīt un pulēt tās visas flīzes te. Ļoti jāuzmanās, jo elektriskūters var uzskriet virsū vai arī mopēds, piemēram, večuks, reku 70-gadīgs večuks, pār visu laukumu mauc vienkārši mopiņu. Kas ļoti pamanāms ir tas, ka albāņi nelieto virzienrādītājus. Tad, kad pa labi vai pa kreisi jānogriežas, viņi nelieto. Viņiem domāti izskatās tikai tad, kad ir jāapstājās otrajā rindā, ieslēdz avarēkas, atstāja logus vaļā, vienalga atstāja vaļā vai ciet, un tad var doties kaut kur. Ot tam ir domāti virzienrādītāji. Šeit viņiem normāli ir nolikt tātad, ir rinda, kas ir pie ietves, ja, mašīnas, un arī avarēkas ieslēgt. Un ir blakus rinda, un stāv divās rindās viņi
Un viss viņiem ir kārtībā, ieslēdz avareikas un var turēt mašīnu. Tas, ka nedrīkst turēt, tas nekās ir avareikas ieslēdz, znači drīkst. Eko visi stāv un mirkšķina. Stāv un mirkšķina visi, znači šeit nedrīkst vispār mašīnu likt droši. Ne? Protams, viņš nolicis pie autobusa, pieturas mašīnu, ieslēdz avareikas un jau viss ir čikiniekā. Viņš ir iegājis iekšā pie māsas droši vien tēju padzert. Tā, nu ko, atkal pildam degvielu. Tātad šeit mums degvielas cena ir €97. Bet ir arī vietas, kur ir lētāk, piemēram, rekupāru ceļam ir €92, bet ņemat vērā to, ka ne visur var samaksāt ar karti. Mums tieši vajag ar karti maksāt, šeit ir dārgāk. Tur, kur ir lētāk, kur ar karti nevar norēķināties, tur tikai skaidrā naudā. Ņemat vērā to, ja ceļojat ar auto pa Albāniju. Tā, nu, esam no Tirānas braukšu jau kaut kādas 2 stundas. Ļoti lēns ceļš ir. Liekas, kilometrāžu liekas tikai 100 kilometri jābrauc, bet reāli tu 2 stundas brauc. Jo visur ir 50, 50, 50, nu ātrāk vienkārši fiziski nevar pabraukt, baigās satiksmē. Un jau esam gandrīz pie pašiem kalniem un braucam uz to Tetu. Vienīgais, kas man ir bišķītiņš šobrīd uztrauc, tad, kad pirms ceļojuma es meklēju informāciju par Tetu, par ceļiem, kā tur viss izskatās. Un Google Maps man rādīja, ka tur pēdējais posms ir ar grunteni, ar reāli tādu grunteni. Šis posms mani uztrauc. Pagaidām ir asfalts, ļoti labi ir. Jo tā gruntene, skatījos, Google Mapsā ir 16. vai 17. gads apmēram, tad, kad tā Google mašīna tur ir braukusi. Nu, tagad mēs esam 23. Es ceru, ka albāņi būs pacentušies un uztaisījuši priekš latviešiem smuku asfaltiņu. Nu, vismaz šobrīd sākumā, kā redzat, ja ceļš ir tik plats, cik viņš ir, nu reāli viena mašīna var. Lai samainītos, ir vienam no pretīmbraucējiem noteikti ir jāiebrauc uz šķembas. Bet nu mums vēl līdz turienei, līdz Tetai mums ir vēl 48 kilometri. Uz ko tu vīri ceri visu laiku, ka būs kas? Es domāju, ka vēl būs bišķi platāks ceļš šeit. Tu ceri, ja? Jo viņi nāk pretī vienkārši, tie, kas ir albāņi, viņi nāk pretī, viņi nepaies maliņā. Viņi maliņā nepaies. Tev ir jārauj malā. Viņš kā brauc, tā brauc, viņam ir vienalga, pilnīgi. Reku, mums ir forši smagais priekšā, un aiz viņa arī brauksim īstenībā. Diezgan lēnu būs, bet... Tas būs līdz rītdienai. Bet es viņam garām paiet, nevaru paiet. Tas būs lēnu, jā. Bet nu vīriņš cer, ka būs platāks ceļš, es jau smējos. Viņa naivumu, bet ne, nu varbūt būs, skatīsimies. Vēl tikai 37 kilometri, 38. Brauc un cūks parādās. Ew, pigī! Esam uzbraukuši jau apmēram 1200 metru virs jūras līmeņa. Jā, paskatieties, kas par klinti man aiz muguras. Un ārā ir tikai 14 grādi. Tāpēc jau prasās pēc jaciņas ārā, pēc garajām biksēm. Bet mums vēl viss priekšā. Pēc 2 stundu gara, fantastiski skaista, bet ļoti nogurdinoša ceļa, mēs esam atbraukuši līdz Tetai. Beidzot. Vienīgais, kas te ir vēsi šobrīd, kaut kādi 12 grādi tikai. To, ko es iepriekš teicu par asfaltu līdz Tetai. Asfalts līdz Tetai ir, neticiet Googlam. Jā, jo Googles rādīja 17. gadu, ka šeit neesot asfaltu. Es saprotu, šitajā posmā te kaut kur pa šito kalnu nākot lejā. Bet asfalts ir līdz pat pašai pilsētē, reku līdz šēnei. Tas man ļoti priecē. Pašā pilsētā nav asfalta, jā. Šeit ir tikai tāda, teiksim, masīva gruntene. Kakls dabūja trūkties, bet tūlīt viņš atkal dabūs trūkties no Gordona.
Tā, un šitās būs mūsu nakts mājas. Tā villa Giečai. Tā uzreiz numuriņa apskats, jā? Sieva jau pa numuriņu šivarē. Tātad maziņš. Kur ir atslēga? Pie manīm ir atslēga. Redzam, šeit ir tāda sofa, ir mums galds. Tā, šeit mums ir milzīgs radiators. Šeit ir vats uz lampu iekas. Tāda tolete. Nu, mēs uzreiz pamanām tādas lietas, te ir atlīmējies kaut kas. Ok, bet nē, lūdzu, viss tīrs, viss ok. Tūlīt vairs nebūs tīrs. Jā, nu, man kā perfekcionistam bišķiņš šķīps ir spogulis. Šitā būs labāk. Ideāli. Televizora nav šitien, un balkons mums ir. Skats no balkona šāds. Ārā ir rudens, ārā ir 12 grādi, rudens. Reku, atkal trusis. Viņi brīvā vaļā vazājās, te truši. Villagi čai izgājām 100 metri no savas tās villas, viesnīcas, kur mēs atrodamies. Kur iesim vispār? Jā, kur mums iet, es nezinu, mēs esam tetā, paskatieties, kādi ceļi tetā ir. Galvenais, ka pats ceļš uz tetu ir asfaltāts, viss pārējais ir pa lielam. Šis pat, domāju, varētu būt pats centrs. Viss vienās villās un, protams, visapkārt kalni. Kalni, kalni, kalni. God. Hello. Ārprāt, cik tos suņu, kā 10 gabali. Tā, es saprotu, mēs esam uz galvenās ielas. Šī ir galvenā iela. Šeit pa lielam ir dabas objekts. Dabas nacionālais parks, bet paskatieties, kādam izkaste. Viss pa lielam ir piedirsts. Ārprāt, cik tur buņģiņi ir. Tas ir savāds vienā vietā. Vienā vietā, jā. Ik pa laikam arī redzam turistus, kas nāk no kalniem. Nopietni ekipējušies ar karabīnēm. Hello. Un pienācīgiem apaviem un apģērbu. Jā, mēs tādi. Mēs šoreiz tādi laitiņā būsim. Savādāk, ja rīt, ja tiešām soli lietu, tad būs ganīgi. Jā, vārdus attaisīt nevar. Uztaisīt trepītes un kā pāri. Te jau ir salausis trepītes. Negajā salausis trepītes. Tā nav pakāpiena, jā. Jā. Skaudrā realitāte. Nevis suņi, bet zirgi pa miskasti rakņājās. Viņš smaida vēl man, jā, tas baltais. Smaida. Un rušinās pa to koņķiku no ārprāts. Un te ir pats centrs, es tā saprotu. Jo pašā centrā vienmēr ir veikals. Kāds interesants. Cik tās pudeles ilgi jau stāvdēs. Garināti murķīši nopērkam. Lādus skatīt tukši. Plaukti tādā, kā mēs nebūtu civilizācijā. Tātad arī cenas. Te tā milka šokolāde 2 eiro. Tā, šitāds snikerīts, reiz 4 eiro. Dārgi, jā, cenas ir augšā. Aģikus var nopirkt arī te. Nezinu, pēc čības var redzēt, jau gadiem te viss stāv. Viss noputējis tādu putakļi. Viņš normāli sēžam numuriņā. Gaidām vakariņu laiku, kad mēs varam aiziet vakariņās, sēžam un pēkšņi beidzās elektrība. Visā tetā. Vienkārši visā tetā beidzās elektrība. Es nezinu, kas notiek, kas vispār ir. Par maju francūski. Tā franču valoda, šobrīd franču valoda ir ļoti laba valoda. Jā. Klusu? Bet normāli vispār nekur nav.
Nu, ieslēdziet gaismu taču. Viņam tur ir kaut kādas svecītes. Ideāls vecīts viņiem ir, mums te kādu svecīšu nav, bļēviens, normāli, ne? Tur ir gaisma, mums viņiem te izsita korķis. Jā, tikai šitam, nu, karīši ir normāli pārcepa piparus kaut kādus, man liekas. Nu, labi, tad jau redzēs, gaidām, kas tālāk būs. Gaisma mūsu villā ir atgriezusies. Nepagāja ne 2 minūtes, kā gaisma ir atgriezusies. Pārcepa ribiņas vienkārši. Pārcepa ribiņas, jā, nu, bet mums tūlīt jau jādodas, mums pēc 15 minūtēm jādodas noteiktā laikā uz restorānu vakariņās. Jā, siebišķi nosausi, redzat, mums te šis lielais radiators, viņš ir silts šobrīd, viņš reizēm izdveš ļoti labas skaņas. Ja viņš šitādas skaņas izdvesīs naktī, tad viņš tiks nogriezt uz viens. Viņš būs tikpat patīkams kā tava Elles mašīna Lilija Deluxe tad jau. Jā. Labi, cerams, vairs problēmas ar elektrību nebūs. Tā, no ko mēs esam atnākuši vakariņās, ja? Redzat, uz visām pusēm sēž cilvēki. Ceku viena puse, otra puse, jā. Mēs jau pasūtījām ēdienus. Mums atnesa uzreiz šitādu ūdenspudeli. Ne, ūdenspudeli. Es ceru, viņa nav 40 grādīgi. Es domāju, ka tā ir vietējais tas ir vietējais kalnu ūdens, jā. Mums atnesa šotiņas rāki. Upes ūdens tas ir. Vietējais kalnu ūdens tas ir. Labi, jā. Un atnesa šotiņus mums. Mēs pasūtījām šotiņus. Rāki vietējo. Šotiņus parāda, šotiņš kāds. Tāds normāls šotiņš, ne? Kā jums, vai ne? Rīks, es tev ļauju. Nē, garšo reāli pēc rākijas. Bišķi pēc samagona. Nu, Viņa ir smaržo pēc samagona. Jā, tie, kas zina, kas ir samagons, tie sapratīs. Ot uz šīs nots mēs gaidām tad vakariņas. Labs, pirms tam jau 4 ieripoju. Nu, kā redzat, ja mums gaļa vēl nav atnesta, ja, bet mums ir atnākuši kartupelīši, cepti kartupelīši. Krāsni cepti. Liela bļoda salātiem, es redzu tomāti, olīves, paprika, kāpostiņi, atnākusi maizera. Svaigākā nav, bet ir maize. Un zupiņa, protams, redz. Jep, vēl gaidām cūciņu. Gaidām cūciņu. Ļoti labi tiešām garšo pēc dārziņiem. Pilnīgi var just to dārziņu garšanu ļoti labi tiešām zupoņiem. Nu, ko tad pēc ilgām 5 minūšu gaidīšanas mums arī ir atnākusi cūka. Pārsteidzoši, bet tad rīsiem. Mēs sūtījām kartupeļus, bet atnāca arī rīsi mums klāt. Nu, neko, ēdīsim cūciņu. Tātad brokastis villā, jā? Picveidīgie. Omletes, jā, tāds picveidīgas. Dārziņi. Bagāta izvēle nav, bet paēst var, jā, sulas dažādas. Nu ko, labrīt, mēs esam joprojām tetā, bet mums plāni mainās šodien. Mēs pavērojot laika prognozes tetā, saprotam to, ka šeit laika apstākļi mainās ātri un pēc pāris stundām šis smukais laiks pārvērtīsies Lietuvu, 100% Lietuvu. Tāpēc mēs pamainījām savus plānus un šodien dodamies tālāk uz Melnkalni. Ko tu te darīsi kalnos, ja visu dienu gāž lietus 100%? Nu, šeit ir opcija tikai pa kalniem doties un viss. Viesnīca ir tikai naktsmājas, viss pārējais izklaide ir kalnos. Daba, kalni. Tāpēc mēs dosimies tālāk. Un pēc tradīcijas numuriņa mīnusi. Tāda šitā ir Elles mašīna numur 2. Viņa, tad, kad viņa silst, tad viņa tur burbuļo iekšā tā kā ūdens kritums. Un tad, kad pa viņu necirkulē ūdens, tad viņa atdzies un klikšķina tādas skaņas, nu tā kā modinātājs no rīta. Nu, ko tad arī pirms aizbraucam no šejienes un pirms sākas lietus, pāris kadri no augšas.
ceļi ir te tā. Skaisti jau un skaisti arī diena šobrīd izskatās. Nu, nezinu, redzēs, kā būs, protams, kā viņiem te būs pa dienu, jo sola ciklonu, kurš nes lietu visu dienu, 100% lietu šajā reģionā. Lai gan viesnīcas darbinieki teica, ka aplikācijas nevienmēr rāda korekti un ka tā kā ļoti mānīgs tas viss ir. Bet mēs uz to šoreiz nevaram paļauties, jo tas mums ir vesela diena. Tad, ja no pusdienas sāk lietas līt, mēs esam augšā kalnos, mēs tā negribam riskēt. Līdz ar to mēs samaksājām mazliet mazāk, mums iedeva atlaidi par otru nakti puscenu. Un dodamies vienkārši tālāk. Šī būtībā ir arī pēdējā nedēļa šai villai, šai sezonā, teiksim tā. Jau ir nesezona, bet tad viņi varās vispār ciet līdz pat maijam, jo, laiks ir tāds, kāds ir un sezona ir beigusies. Visi darbinieki dodas pa mājām, jo daudz te ir no citām vietām, piemēram, puisis, kas mūs vakar pie vakariņām apkalpoja, viņš ir no Tirānas, puisis Argo. Žēl, ka tā, bet secinājums ir tāds, ka šeit uz Tetu labāk brauciet, ja gribat braukt ātrāk. Es teiktu septembris varbūt tās, tad oktobra varbūt sākums vēl, bet arī jārēķinās, ka tas laiks kalnos tomēr ir savādāks nekā kaut kur piekrastē vai teiksim tā, līdzinajā kontinentā, ja. Tātad, pabraucot nedaudz kalnos augšā, atrodam avotiņus, kas tek no kalniem ārā. Dzidru avota ūdentiņu padzerties. Mēs jau iepriekš to gribējām izdarīt, bet nekādīgi nesanāca apstāties. Tad mēs nopirkām atkal ūdeni, un tā mēs braucam garām. Kā redzat, tagad esam beidzot piestājuši ieliet ūdeni. Mums būs ļoti daudz ūdens, jo mums ir arī nopirktais ūdens. Šeit būs kalnu ūdens. Galvenais nesajaukt, kurš ir kalnu, kurš ir pirktais. Tetu var redzēt no 1500 metru virs jūras līmeņa. Ārprāts, tik maza pilsēta viņa tur izskatās, tādā kalna ielokā. Ej, tu nost! Ne visur, bet vietām ir nostiprināta kalna grēda ar sētu, lai nebirst nost. Akmeņi, kā piemēram šicenī vietā, varētu nobirt, bet te ir aizsargsiena, kur ir uzbūvēta no akmeņiem un sātas. Mēs dodamies meklēt fotovietiņu. Šeit jau esam pietuvojušies smukākam skatiņam. Oj, tuļi. Un kāds priekšā? Un kāds priekšā divi? Nē, vienkārši viņiem ir jābrauc pa otru joslu. Viņi ļoti labi izbrauc vispār. Mašīnas aizmugurēs. Ārprāts, skatāties, ja? Pa pirmo joslu vieni velosipēdi. Tātad iebraucām veikalā pirms pašas Melnkalnes robežas. Te patās 200 metri jau Melnkalnes robežu iebraucām nopirkt vietējo kaut kādu nedaudz pārtiku, varbūt kādu suvenīru redzēšu uz veikalu, bet es ieraudzīju bunkuru, tāpēc es te tā. Kā redzam, cenas uzreiz norādītas gan lekos ir, gan ērīšos uzreiz, jo Melnkalnē mums ir eiro. Tātad vietējā albāņu rākija, puslitrs 5,50. Rākijas 18 eiro, lielā 7,50. Arī visādas dažādas rākijas 19, 17.
Paklāju daudz. Melnkalnes krozītes, ko mēs tikko meklējām. Nodardām pa piecīti. Okay, and which are good? The good one is this one, Chobo, I think. Which of them? This? Yeah. Kobo. Oh. Chobo. Okay. It's made in Berat. Price also is good. Es domāju, gan But affordable price. 45 eiro loģiski, labs vienīgs būs. Kobo arī ir 14. Nu, reka pa 14 ir Kobo, tas jau bišķiņ lētāks. It's €5.50. It's good? Yeah, good one. And this one, Bernard's. It is like sweet or dry Not so or much sweet? Not so much, a little. Little. Yeah, if you want sweet, this one. No, it's good. Semi-sweet, semi-dry, something Yeah. like that. But this one is sweet. I like this one. Which one? I try it. But it is Albanian? Yeah, Albanian. Oh. Ah, jā, arī kur ir mēģinājumi. It's all Albanian wine. Tāda ņēma šitādas te saldūs. Mēs tieši šitien arī bijām. Šitien uz šī tilta maksā viņi 400 leki. Tātad ieiesim vismaz arī bunkuru apskatīsimies, ka... varbūt baigi arī vairāk nav paredzēts kā tikai šitik. Tātad rekuņš izstāst kā no iekšpas. Nu, ja paredzēts bija viens bunkurs uz 4 cilvēkiem. Jā, vispār bija paredzēti bunkuri. Tajos laikos viens bunkurs uz 4 cilvēkiem. Lūk, šādi viņš izskatījās. Nu jā, tad maza telpiņa, un tur varbūt kaut kāda tošu telpas. Tādi tie bunkuri. Es domāju, ka viņi dziļumā vēl aiziet. Viņš tikai tā pa virspusē. Viņš tāds virspusēs, jā, tādu kupolu. Nu, bet saucās vēl, lai visi 4 cilvēki var ielīst. Jā, 4 cilvēki ielien un viss. Nu ko, piebraucam pie Melnkalnes robežu kontrolas punkta. Vēlies ārā. Dalītās gultas, te ir dalītie matrači. Tas uzreiz ir mīnus. Vistiņa, Cūka, kotletīte, kotlete, jā. kebab variants, nu tas šiš kebab variants laikīgi nav. Nē, šitas kaut kāds izbīdījums, te nav nopietni, kaut kāds striķi piesieti Londona, jā. Izgāja kaut kāds vietējais no sieviešu stolts, kaut ko sāka par 1 eiro, kaut ko par 50 centiem. Nu, izskatās vienkārši dizainiski, man liekas. Vienkārši es nezinu, nosaukumu nevaru atrast. Tik karsta. Tā ir toča diez. Jā, nu vienīgais, ko mēs paņēmām skapīti vienu no viesnīcas, tad to dīvānu es tā kā pa kluso mēģināju iznest ārā. Garšīgi mēs tikko jau. Tricārs.